Nu, tas tur kauss, kurš rotē. Pārāk bieži šo teikumu dzirdu sarunās ar ekskavatoristiem. Tas nozīmē, ko? Nepieciešams mazliet tev vairāk izstāstīt, kas tas tāds ir, ko ar viņu dara, priekš kam viņš ir un kuram viņu nevajag. Pirmkārt, tādiem, kas strādā monotonus, smagus, brutālus, robustus rakšanas darbus, karjeras. Tur rotatilts ir lieks. Otra grupa ir cilvēki ar fobijām pret jebkuru lieku, kustīgu detaļu tapu buksi. Arī nebūs jūsu stāsts. Un vēl viena sfēra ir uzņēmumiem, kas strādā pārdodot ekskavatorus uz stundām. Kāpēc? Tavs darba devējs īsti nesapratīs, kāpēc jāapmaksā 1/4 vairāk nekā tavam kaimiņam stundas likme, jo aptuveni 1/4 no jauna ekskavatoru vērtības maksā investīcijas tiltratatorā. Kam viņu vajag? Cilvēkiem, kas strādā uz gabaldarbiem, labiekārtošanā, ainavu arhitektūrā, celtniecībā, ceļu būvē, īpaši riteņu ekskavatoriem. Tiem jau, kam ir nepieciešama augsta darba ražība, ir elementāri finansu aprēķini. Tiltratators var aizvietot 2 līdz 3 darbiniekus un gada laikā jau amortizēties uz nulles vērtību un pēc tam sāk palīdzēt pelnīt. Šos 3 darbiniekus tu varbūt neatlaid, iedot viņiem citus darbu uzdevumus. Tu kļūst efektīvāks. Skandināvijas valstīs bez tiltratatoru tu nemaz darbu nedabūsi īstenībā. Un šī tendence nāk uz Latviju arvien vairāk un vairāk. Viņi būs vairāk un vairāk. Tātad lēnām sākam izvērtēt vajadzības iespējas. Tad, kad tu sāc iegādāties ekskavatoru, padomā 3 reizes, ko tur viņu darīsi, kā tu viņu komplektēsi, vai nevajadzētu jau startā paredzēt, tu pirksi ar tiltratatoru vai bez. Un tad sekos daudz mazi jautri jautājumi. Skaties, kādi.